Godājamie darbinieki un arotbiedrības biedri, pirms nedēļas Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība deva savu analīzi sociālajos tīklos par to, cik daudz darbinieki un arotbiedrības biedri varētu zaudēt Latvijā, ja pēkšņi virsstundas tiktu samazināts no 100% uz 50%, un tieši darba likumā, nevis darba koplīgumā, kur varētu viens otram darba devējs un darbinieks nākt pretim. Katrs saņemot to, pēc kā vairāk kāro. Tas ir pirmais. Un tad mēs redzējām to, ka uzņēmumos, gan valsts, gan privātajos, gan pašvaldības darbinieki zaudētu gada laikā pie šā gada algām un cenām 110 miljonus. Nākamgad tas jau būtu, protams, vairāk. Un visi darbinieki, ne tikai uzņēmumos strādājošie, bet arī tiem, kam valsts pašvaldība un citas institūcijas maksā virsstundas, kopā iznāktu 136,5 miljoni. Tātad runa ir par 136,5 miljoniem, ko zaudē darbinieki. Un tagad ir svarīgi paskatīties, kāda ir situācija Latvijā. Vai ir tā, ka uzņēmēji mums ir nekonkurētspējīgi, vai ir tāda situācija, ka mēs esam ļoti turīgi darbinieki, un pats labākais, kas šogad ir bijis, ir Eiropas centrālās bankas pētījums, kurš skaidri un gaiši parāda, ka Latvija ir vienā jautājumā Eiropas Savienībā olimpiskais čempions. Pārspēja visus Eiropas Savienībā. Un kur tad viņi pārspēja? Vienā jautājumā, ka 5% turīgāko cilvēku Latvijā, un tādi ir arī daudz talantīgi, spējīgi cilvēki, kur to ir pelnījuši, par to vispār nav šaubu, ir tikpat daudz ienākumu, cik sabiedrības trūcīgajā daļā, tas ir no visas sabiedrībai, 54,1%. Tātad 5% vienā pusīte, 54% otrā. Nu, ir tie, kuri ir tikpat vienādi savos ienākumos. Nu, tad jūs saprotat, tā ir pati dziļākā ienākumu sociālā polarizācija un nevienlīdzība, kāda ir Eiropas Savienībā. Un to saka nevis Eiropas arotbiedrības, bet to rāda Eiropas centrālā banka. Tā kā ticēt mēs varam droši. Un pats galvenais ir jautājums, vai ir nepieciešams Latvijā šo nevienlīdzību, ienākumu polarizāciju vēl pieaudzēt? Nu, piemēram, līdz 60%, lai tiem, kam ir 5%, otrā pusē būtu tikpat daudz naudas veseliem 60%. Un pēc tam starp būtu 35% vēl drusciņi turīgākie, ja, kuri tad jau vajadzētu, teiksim, būt arī citādāk. Nu, lūk, tas ir tas jautājums. Un tad es gribu teikt arī sekojošu. Te jau ir jautājums arī par to, vai šāda situācija atbilst iekšējai drošībai, ārējai drošībai, ko par tādu lietu, ka mēs ar šādām lietām necīnāmies, bet palielinām sabiedrībā teiktu valsts prezidents. Es domāju, ka tas varētu būt viņa vērtējums arī svarīgs, jo tā ir objektīvā realitāte, kura ir jāmazina, nevis jāpalielina. Un atkal visi, kas nepiekrīt šādai ienākumu pārdalēji par labu vienai grupai, tas ir darba devējiem, kuri, protams, ne visi vēlas pēkšņi saviem darbiniekiem samazināt no 100% uz 50%, tad, nu, protams, jāsaka, ka ir tā daļa, kas to diktē darba devēja organizācijās vairākumā, un tā arī virza šo priekšlikumu. Un ko tad šie darba devēji saka? Ka tie, kas tam iebilst, nu, tie ir vienā klubiņā ar Krieviju un Baltkrieviju. Nu, pasarg Dievs, cik skaisti, ja? Bet tagad vienkārši paskatīsimies uz to no ekonomikas puses un no Eurostata datiem, kas parāda viennozīmīgi, ka Latvijā virsstundas ir pēc naudas izteiksmē, pēc pirktspējas paritātes standarta, tad pēc senatdārdzību līmeņa izvērtēšanas ļoti konkurētspējīgas. Un Lietuvā un Igaunijā pat tajā brīdī, kad tās ir, tad
50% piemaksas par virsstundām ir lielāks nekā Latvijā ar visiem 100. Tātad jautājums nav procentos. Jautājums ir darba samaksas apmērā un ko par šo darba samaksu var iegādāties darbinieks. Kādus pakalpojumus nomaksāt, kādas preces nopirkt ģimenei, jo tas skar ģimenes budžetu. Tālāk jautājums ir tāds, vai tas skar tikai tos darbiniekus, kuri strādā virsstundas? Vai jautājums tomēr ir plašāks? Un izrādās, ka te ir otrs jau plasts, kur darba devēja, protams, ir tā zem tā jautājuma. Uzklāju, vai precīzāk, uz tā jautājuma ir uzklājuši tādu kārtīgu lupatu deķi un paslēpuši. Un šis lupatu deķis ir apmēram tāds, ka pirmām kārtām sociālais budžets zaudē sociālās apdrošināšanas iemaksu. Un kādā apmērā gada laikā, nu pēc šā gada cenām nākamgad vairāk, 46,5 miljonus eiro. Nu redzat, un vai šāda naudiņa nākamā gada budžetā būs lieka? Nu, tiem, kuriem visvairāk sabiedrībā vajag. Invalīdiem, pensionāriem, bāreņiem, slimiem cilvēkiem un tā tālāk. Un tā tālāk. Nē, nebūs tā, ka tas būs lieki. Un tad ir jautājums, vai tādam sociālā budžeta slēptam samazinājumam, rīcības spējām faktiskajā naudā arī varētu izteikt atbalstu ministrs, labklājības ministrs Uzolnieks. Es domāju, ka nekad. Jo viņš apzinās situāciju, cik daudz problēmu ir neatrisināts. Vajadzībās pie šīs sociālās polarizācijas ienākumu un nevienlīdzības un nabadzības līmeņa, kāds ir arī Latvijā. Nu, lūk, tas ir vēl viena lieta. Otrs, kas tad vēl zaudē? Izrādās, gan pašvaldības, gan pamatbudžets, jo iedzīvotāju ienākumu nodokli tas arī skar. Un ko tad tas skar? Tas skar 34,8 miljonus. Un cik tad atkal šeit tieši pašvaldības zaudē? Tieši pašvaldības zaudē 27 miljonus un pārējos 7,8 miljonus pamatbudžets, tātad valsts. Un tagad paskatīsimies, kā tur ir ar tām pašvaldībām. Pašvaldības nepārtraukti uzrunā, un pašvaldības savienība cīnās par to, lai viņiem būtu pietiekami līdzekļi savu funkciju pildīšanai. Bet vienā brīdī tā viegli, nemanāmi darba devēji ņem ārā 27,8 miljonus no pašvaldību iespējamās naudiņas, kas ir vajadzīgas viņu funkciju pildīšanai. Nu, brīnišķīgi, vai ne? Nemanāmi. Un tad paskatāmies tālāk. Taču ir problēmas. Nu, kaut vai mēs nu pat dzirdējām, ka Valgā sakarā ar situāciju, kāda tur izveidojas ar Igaunijas tūmu, un tur ir Valka un Valga, nu tad, mīļie draugi, tur pietrūks naudiņas objektīvi iemesli, bet to taču var ņemt nost vēl un nedot pašvaldībām vēl to, kas viņām jau pēc nodokļiem piemīt un pieder, ja? Tālāk ir vēl viens jautājums. Ja mēs paskatāmies uz sociālās apdrošināšanas iemaksām, tad te jau ir arī pensionāri. Jā, un cik tad no tiem pensiju fondiem izņems ārā? 32,6 miljonus. Nu, laikam tas sajūsmina noteikti pensionāru un senioru organizācijas. Un pensionāru federācijas priekšsēdētājai ir Barča diez vai klusēs par šo jautājumu. Nu, ko varētu teikt šeit saimnes deputāti, frakcijas, 32,6 miljoni. Nu, tā ir tāda diezgan nopietna nauda. Un vēl jāatcerās, ka pensiju indeksācija, ja būs mazāks algas pieaugums, nākamā gadā arī būs mazāka. Tātad mēs arī mazāk kompensēsim inflāciju, ja? Mūsu mīļajiem pensionāriem un senioriem. Nu, redzat, kā tas ir. Protams, neiztikt arī bez veselības aprūpes naudiņas. Tas no sociālā budžeta iznāk 1,16 miljonu, 1% sai. Tur aiziet. Un vēl ir arī tas, ka paliek jau pamatbudžetā vēl 7,7 miljoni, jo tos jau arī varēja zināmā mērā, vismaz ja ne visus, tad atdot veselības aprūpē, kur pati valdība no sevis paredzētajām naudiņām, kas ir
ieplānotas un paredzētas sabiedrības veselības pamatnostādnēs, nākamajā gadā piešķir papildus tikai 5,24%. Un pārējo viņa nespēja piesniegt. Bet, nu, darba devējiem mēs droši varam dāvināt arī šo 7,7 miljonus un šo 1,16 miljonus. Jo, nu, ko tad veselības aprūpe pagaidīs? Tie taču ir cilvēki. Vienkārši viņi viena daļa nemaz nevar tikt pie privātās veselības aprūpē, kā to rāda pētījumi, 40% apmērā. To nespēja izdarīt pat pie valsts pakalpojumiem, pašvaldību pakalpojumiem veselības aprūpē. Tātad, kādi ir kopējie zaudējumi? Kas tad ir zem šī jaukā priekšlikuma no darba devējiem, kur mēs, arotbiedrības, esam vienā klubiņā ar Krieviju un Baltkrieviju? Tātad darba devēji iegūtu tikai 217 miljonus. Šā gada cenās, protams, nākamgad vairāk jau tas būtu. Ja? Nu, un kas tad zaudētu? Darbinieki, kur strādā virsstundas, sociālais budžets, pamatbudžets, veselības aprūpe, pensionāri, nu, praktiski visa pārējā sabiedrība. Nu, ko lai pēckaislīgi saka? Nu, tie darba devēji, kas ir pārliecināti, ka viņi pārmaksā par virsstundām, nu, tad lai organizē savu darbu tā, ka viņiem nav šīs virsstundas. Ir mums summētais darba laiks, kurš koplīgumā ir īstenojams pat līdz veselam gadam. Un, ja gada laikā nevar līdzsvarot pārstrādi ar virsstundām un iedot apmaksātu brīvu dienu, tad, kad darbinieks nav vajadzīgs darba devējiem, nu tad ir pasniegts Dievs, cik augsts talants šim godprātīgajam uzņēmējam un darba devējam. Nu, lūk, tad jautājums ir pavisam bezskaislīgs. Saeimas deputāti, saeimas frakcijas, kā rīkosimies? Dāvināsim darba devējiem 217 miljonus, ko viņi pat nav uzrādījuši. Vai tomēr paturēsim tos tiem, kas to ir nopelnījuši ar virsstundām, vai tie, kas ir nopelnījuši ar saviem nodokļiem nomaksājot, vai pamatbudžetā pensionāriem tomēr patvalēdzēsim veselības aprūpei un visiem pārējiem jautājumiem. Atcerēsimies kādu vieglu roku pie 1,9 miljoniem. Viena gada laikā darba devēja pateica, ka 850 miljonus samazināt nav nekāds problēmas. Vai viņi iedomājas par invalīdiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, bāreņiem vai par slimnīcām, kur slimi cilvēki ārstējās? Nē, nu tie taču arī viņam laikam ir visi saguluši uzņēmumos. Bet varbūt, ka nē. Rainis vismaz saimnes runās ir skaidri pateicis, ka salīdzināt uzņēmumu ar sabiedrību ir totāli muļķīgi. Nu, ko var darīt? Tas ir ainis. Bet mūsdienās jau, protams, visu var vērtēt citādāk. Iedosim vienai grupai, kurie jau tāpat ir labi, teiksim, dāsni atalgoti. Protams, ir arī mazie uzņēmēji, bet tiem nevajag tādu nodokļu likmi, ko mēs esam tās reizes teikuši arotbiedrības. Nevar prasīt vienādu nodokļu likmi mazajam darba devējam un lielam konkurētspējīgam uzņēmumam, importam, eksportam, kas strādā. Ja? Nu, lūk, tās ir tās lietas, kas ir jāņem vērā. Un saimnes deputāti, tad vai jūs atbalstat un jūsu frakcijas šādu ienākumu pārdali par labu darba devējiem, ko viņi gan nerāda atklāti? Cik tad viņi iegūs pie šāda viena darba likuma grozījuma? Paldies par uzmanību! Vērtēsim no arotbiedrības puses gan sabiedrības attieksmi un vērtējumu, gan arī to, kā politiķi rīkojas ar valsts pamata budžetu, sociālo budžetu un ar godīgi nopelnītu naudu darbinieku pusē. Paldies!